Labdien! Šobrīd mēs atrodamies Rīgā, Krišāna Barona ielā 56, kur mājvieta jau otro gadu ir atradis Kerelas autentiskās ajurvēdas centrs Danvantarī, kas ir tiešā pārstāvniecība vienā no lielākajiem un atzītākajiem pasaulē ajurvēdas centriem un zinātnes pētnieciskajām iestādēm, kuras nosaukums ir AVP, kas atrodas Kerelas štatā Indijā. Un šodien mēs esam ciemos pie viena no vadošajiem šīs kompānijas speciālistiem un terapeitiem, doktora Dinila Paula. Un iesāksim mūsu sarunu ar jautājumu par to, kas patiesībā ir ajurvēda. So, please, can you explain us what actually is Ayurveda? So, Ayurveda is the science of life. Tātad Ayurveda tā ir zinātne par dzīvību. It's basically a traditional, practical science of medicine. Pamatā tā ir tradicionāla, praktiska medicīnas zinātne. So it was the knowledge was passed on from sages to disciples. So it was knowledge which was like spread mouth to mouth, basically. Tātad šīm zināšanām ir apmēram 5000 gadi. Tās ir ļoti senas tradicionālas zināšanas. Un šī tradīcija ir tā, ka šīs zināšanas tiek nodotas mācekļu pēctecībā no skolotāja skolniekam mutvārdu formā. It's not only a medicine, it's also a lifestyle. Tā nav tikai medicīna un ārstēšana, tas ir dzīvesveids. Because it states or speaks more about living healthy rather than treating. Jo patiesībā vairāk šī zinātne runā par to, kā dzīvot veselīgi, nekā par ārstēšanu. Rather, so keeping the balance of three aspects, mind, body and soul, is the main aim of Ayurveda. Un galvenais ajurvēdas mērķis ir saglabāt līdzsvaru starp 3 cilvēku aspektiem – ķermenis, prāts un veseli. Tas būtu skaidrs, bet sakiet lūdzu, kāpēc tieši šis nosaukums autentiskā Kerelas ajurvēda, kas tajā ir īpašs? So, thank you for explaining this. But why this particular name, Authentic Kerala Ayurveda? What is special about it? Again, as I told you, it was by traditions Ayurveda was practiced, and authenticity of the practice was more depending upon how it came through. So, Tātad, kā jau tika minēts, ka šīs zināšanas ir tradīcija, nodotas tradīcijas veidā, un ka šī prakse lielā mērā atkarīga no šī zināšanu nodošanas. In Kerala, it was basically from Vagpata, one of the classical author who had taught different families who were traditionally known as later times as Vaidyas or doctors. Tātad Keralā šo mācību mācīja senos laikos viens no gudrajiem, un ģimenes, kuras saņēma šīs zināšanas, kuras arī šīs zināšanas praktizē un turpināja nodot tālāk šajā te pašā veidā, kļuva zināmas par ārja vaidja, jeb ārstniecības praktizētājiem. So Vagpata, he had written a text which was quite recent one, called as Ashtanga Hridaya. It was written in AD 600s. Yes. Tātad, ka šis gudrais apmēram 6. 7. gadsimtā uzrakstīja tekstu. So what is the name of text? Ashtanga Hridaya. Ashtanga Hridaya, jā. Hridaya. Un tieši šis te teksts ir pamats Kerelas ajurvēdas tālākajā attīstībā. So that is the text which is basic of almost the practice of Ayurvedic physicians. So it was actually been so much given importance that it was read every day in different families at home, and that knowledge which was
it was imbibed, was almost practiced into their life and adopted into their life. Tātad šis teksts ir tik nozīmīgs ajurvēdā, ka tas tika lasīts katru dienu. Un tā prakse ir tāda, ka šīs zināšanas nevis vienkārši tiek lasītas, bet viņas tiek ieviestas ikdienas dzīvē, viņas tiek praktizētas, cilvēks viņā dzīvo. Sakiet lūdzu, ko īsti jūs ko jūs šeit darat šajā centrā? Kā notiek šī ārstnieciskā un profilaktoriskā prakse? Kas notiek jūsu centrā tīri praktiski katru dienu? So, what is it that you do in this center of yours? What is the practice? What is the treatment? And what's your daily routine? So, about us, we have to talk about authentic Ayurveda culture. Still, we are from AVP, Ayurveda Pharmacy. Tad mēs esam, ja turpinam runāt par autentiskās Ayurvedas tradīciju, mēs esam no kompānijas AVP. It was established in 1943 as a kind of a pharmaceutical company making medicines. Tad šī kompānija tika nodibināta 1943. gadā ar to, ka sāka ražot un izplatīt ajurvediskās preparātu zāles. Our founder, Rama Varya, he was trained a physician in traditional way. Un šis dibinātais Rama Varya, viņš bija apmācīts ārsts un viņš bija apmācīts vēl pēc tradicionālajām metodēm. So from his traditional methods of Gurukula systems or kind of teachings or teaching as well as practice together, we evolved as a good treatment physicians followers. Tātad, un par cik šajos pirmsākumos vēl tika izmantota Gurukula sistēma, tas nozīmē, ka tiek praktizēta gan apmācība, teorija, gan arī šīs zināšanas tiek pielietotas praksē. Un pateicoties šādai pieejai, mēs esam izauguši par praktizējošiem ārstiem. So what we do here, basically it evolved as a hospital, it evolved as a pharmacy, also as an educational institution. Un tātad šī firma ir izveidojusies par hospitāli, jeb slimnīcu, ir arī tātad šis izglītības aspekts. So it is very necessary that you have to treat people those who are ill, you have to educate people not to get ill, and also you have to prepare the kind of quality, authentic preparations which will help them to heal. Tātad, jo ir, protams, svarīgi gan arī sniegt medicīnisku palīdzību tiem, kam ir saslimuši, izglītot cilvēkus, kā saglabāt savu veselību, un, protams, kā arī izgatavot autentiskus preparātus, kas ir vajadzīgi šajā ikdienas ārstniecības darbā. So almost the same things we also practice here. So it is like we have some clinical time, we do individual consultations. Tad gandrīz viss tas pats notiek arī šeit Latvijā, kā ir arī šis klīniskais aspekts, kā cilvēki var nākt un saņemt individuālas konsultācijas, including the diets and medications. Kurā ietilpst gan diēta, gan arī zāles un preparāti, kas tiek izrakstītas. Also we do some educational programs like weekly basis lectures, cooking classes, etc. Un mums tāpat ir arī izglītības programmas, kā ik nedēļu notiek apmācības, teorētiskās apmācības, ir piemēram ēst gatavošanas kursi. Small scale we will still prepare some of the medicines even. Un nelielos daudzumos arī šeit tiek izgatavotas zāles. From Latvian University we have a tie-up, since we have in Latvian University we are conducting lectures for continuing education for medical students, medical professionals. So it's for 3 months we take lectures here.
Un ir arī izveidojusies sadarbība saikne ar Latvijas universitāti, ka mūsu speciālisti lasa tālāk izglītības kursu medicīnas profesionāļiem. 3 mēnešu apjomā var apgūt šo te kursu. It started on 2014, so based on by memorandum was signed, memorandum of understanding was signed between Ayurveda Pharmacy and University of Latvia. Tātad šis te process sākās 2014. gadā, kad tika parakstīts savstarpējās saprašanās memorands starp Latvijas universitāti un AVP kompāniju. Tātad tas nozīmē, ka vismaz mūsu valsts lielākā mācību iestāde ir atzinusi arī šīs ārstniecības un izglītības zinātnes nozīmīgumu un liederīgumu mūsdienu medicīnas kopējā katlā, ja tā var teikt. So, does it mean that this biggest university of Latvia has recognized the significance of Ayurveda in general state of things in medicine today? To a good extent, yes. We are very happy about the help and cooperation from we are receiving from the professionals here. So a lot of doctors do support us with their recommendations, and they are a lot of help. They have extended a lot of help to promote us, like even in research works. Even they have collaborated with us to do diabetic research projects. Jā, patiešām lielā mērā var teikt, ka Latvijas universitāte ļoti palīdzējusi. Mēs esam priecīgi par to, kā arī par to faktu, ka vietēji ārsti arī lielā mērā mums palīdz, sadarbojoties, atbalstot arī tādās jomās kā, piemēram, pētniecība, jo mēs arī veicam pētniecību par šīm te ajurvēdas tēmām Latvijā. Liels paldies, dr. Dinil, par tik izsmeļošu sākotnēju informāciju, jo iespējams daudziem cilvēkiem nav nekādas saprašanas vai arī savā veidā izkropļotas saprašana par to, kas ir ajurvēda. Un skatītājiem var teikt, ka ne tikai Rīgā notiek šāda veida pasākumi, par kuriem stāstīja dr. Dinils, bet arī dr. Dinils izbrauc ārpus Rīgas, gan Vidzemes virzienā, gan Kurzemes virzienā, gan arī plānojam Latgales virzienā. Sekojiet informācijai, sekojiet notikumiem un par visiem jaunumiem un par citām tēmām. Mēs jūs atkal informēsim. Paldies par uzmanību. Thank you very much, doctor.